Mani sauc Lotte Tisenkopa-Filtnere, un es strādāju uzņēmumā Madara Cosmetics. Esmu šī uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un arī līdzizveidotāja, līdzdibinātāja. Un uzņēmums ražo Latvijā dabisku certificētu kosmētiku, kas ir veidot no dabas augiem, no dabas dažādām vielām, un to pārdod gan Latvijā, gan arī citos tirgos Eiropā un Āzijā. Un uzņēmums sāka veidoties jau apmēram pirms 8–9 gadiem. Un pats uzņēmuma pirmsākums bija tāds ļoti privāts 4 cilvēku, 4 sieviešu stāsts, dzīves stāsts, kas mūs saveda kopā un mudināja mūs izveidot ražot produktu, kas ļoti patika mums pašām un kas mums īstenībā Latvijas tirgū pietrūka. Un tas mans privātais stāsts ir, ka es lietoju, kā jau sieviete, meitene lieto kosmētiku, šampūns, krēms un tā tālāk. Un es tādus lietoju, līdz man vienu brīdi radās alerģija. Un tad šīs alerģijas mudināti sāk analizēt kosmētikas līdzekļu sastāvus. Un konstatēju, ka tajos ir diezgan daudz sintētisku vielu, gan arī pārsvarā tās ir sintētiskas vielas, smaržvielas, konservanti, sintētiskas fosīlas, nesējēļas un tā tālāk. Un tas man mudināja uzdot jautājumu, kāpēc tad es esmu lielāko mūža daļu veģetārieti, skatos veselīgu pārtiku un cenšos pirkt bio jogurtu bez krāsvielām. Tāpat laikā es pirmo reizi tiku konfrontēta ar to, ka ādas kopšanas produktā, ar ko tiek pārklāts viss ķermenis reizi dienā, vismaz ir vielas, kas ir potenciāli, traucē imūnsistēmai vai traucē endokrīnai sistēmai un tā tālāk. Sākot, bija jāizmet man viss mans kosmētikas līdzekļu klāsts mans istabā, skatoties, kas tad ir īsti alternatīvas dabiskai ādas matu mazgāšanai. Tad tajā laikā, pirms 10 gadiem Rīgā bija viens bioveikals ar dažiem produktiem, un ar to varbūt izvēle bija diezgan šaura. Es pasūtīju vairākus produktus no citām valstīm, no Anglijas, piemēram, un sāku rakstīt īstenībā tādu, moderni laikam saucās blogs vai čats toreiz bija, atsauksmes par produktiem, ko es esmu testējusi, izmēģinājusi, un tā tur izveidojas tāda sieviešu domkopa, kuras ietvaros mani uzrunāja mana tagadējā kolēģe, mārketinga stratēģijas vadītāja Zane Tamane. Un tad īstenībā pie tādas kafijas tāsas, tādas tīri sievišķīgas intereses sarunas par ādas kopšanas produktiem, mums radās ideja, ka tas, ko mēs tikko esam izdarījuši, mēs esam atklājuši tukšu nišu, vajadzību sieviešu. Radās tāda ļoti pārdaroša doma veidot produktus pašām, veidot ražošanas uzņēmumu pašām. Un es teikšu tā, ka tas bija pārdroši, jo mēs bijām gandrīz vai tikko absolvējušas universitāti, bija pirmā nelielā darba pieredze. Zanei, bija pieredze, viņa bija mārketinga stratēģija adaptētāja Baltijas valstīs citiem uzņēmumiem, strādāja mārketinga aģentūrā. Man savukārt bija pieredze varbūt vairāk tādās loģistikas sfērā. Bet tā vēlme un tā aizraušanās bija tik liela, ka tas mūs neatturēja riskēt, saņemties un veidot kaut ko savu. Papildus mēs lūdzām, lai nāk tālākā Zanes kolēģe, Liena Drāzniece, grafiskā dizainere, un mana māsa Paula, kas tolaik studēja bioloģiju. Un kopā mūsu četrotni sadalīja pienākums, kas ir atbildīgs par zīmolu izstrādi, kas ir atbildīgs par speciālistu grupas savākšanu, produktu izstrādē. Un tādā veidā mēs radījām pirmos produktu prototipus, pirmās dizaina skices. Tam visam paralēli izveidojam laboratoriju RTU, Inovāciju centra paspārnē. Un pa starpu nodibinājām uzņēmumu, un apmēram pēc pusotra gada darba mums bija gatavs pirmais produkts, ko mēs laidām klajā 2006. gada nogalē. Un kopš tā laika esam papildinājuši produktu klāstu, strādājam ne tikai Latvijā, arī citās valstīs. Zīmolu veidojot ir jādomā īstenībā par zīmolu personību. Zīmols ir jāuztver kā tāda personība un jāanalizē,
kurus cilvēkus šī personība uzrunās. Un tad, kad mēs veidojām Madaru, es teiktu, ka mēs to darījām diezgan neprofesionāli, bet ar tādu lielu aizrautību. Un kas no tā bija sanācis, bija tas, ka mēs izveidojām zīmolu šo te tēlu, šo personību tādu, kādas bijām, bijām mēs pašas, mūsu to emocionālās noskaņas substances tika ielikts šajā te zīmolā. Vēlme pēc dabiskuma, dabas mīlestības, sievišķība, tas latviskā identitāte viennozīmīgi, latviskās saknes izcelsmes, latviskā skaistuma izpratne, skaistuma izpratne arī, teiksim, tādās dizainiskās vērtībās, kā piemēram logotipā izmantot, iedvesmoties no Latvijas šiem te rakstu zīmēm un tā tālāk. Arī vārds Madara pats par sevi principā savelk kopā gan sievišķību kā sievietes vārds, gan dabiskumu, gan arī augs pats, teiksim, viņa fizioloģiskā uzbūve ietver tādu filozofiskumu kā dabas nebeidzamību, jo augs auga šī fizioloģiskā uzbūve ir fraktāļu formā. Tas jau aizejot pavisam tādā lielā filozofijā. Un tā personība principā tika zīmolā ielikt no tiem līdzdibinātājiem. Es teiktu, ka tas ir nosacīti neprofesionālākais veids, jo profesionāļi var distancēties no sevis un radīt kaut ko teiksim, no jauna, citādāku, bet radīt no sevis, tas ir viss tāds patiesākais veids un veids, pateicoties kuram tai komandai, tiem cilvēkiem būs tiešām prieks ilgus gadus vēl strādāt un to zīmolu attīstīt. Un personības mainās, arī zīmols attīstās, mainās tirgus, mainās sabiedrība, mainās. Tas viss ir tādā dinamikā, kas ir ļoti tuva cilvēkam, un tāpēc tas zīmols ir tāds ļoti dzīvs. Ja zīmoli tā distancēti izveido un uztur tikai ar vairākiem mārketinga stratēģiem un plāniem, tad viņš ir tāds tehniskāks. Pārsvarā pasaulē ir tādi tehniski zīmoli. Īstenībā viss, kas ir radīti, teiksim, ļoti, ļoti lielos uzņēmumos. 2006. gadā, kad Madara pirmos savus produktus ielika veikalā par dabisko kosmētiku, cilvēki praktiski nezināja neko. Viņi jautāja, kas ir dabiskā kosmētika. Un tad mēs bijām pirmie ienācēji. Un kā pirmiem ienācējiem mums bija gan ļoti grūti, jo bija tas viss stāsts jāizstāsta, gan arī ļoti viegli, jo mēs bijām pirmie, mēs bijām interesanti un mūs uzklausīja. Un tā situācija noved līdz tam, ka mēs aktualizējām to, ka teiksim, dabiskā kosmētika, dabiskā pārtika, tas ir viss, tas principā ir ilgtspējīgi, droši, veselīgi un arī efektīvi cilvēkam. Un ņemot vērā visu Eiropas, teiksim, to zaļā viļņu sākumu, ka visā Eiropā pamazām sāka vairāk vai mazāk mēdīji interesēties par zaļo dzīvesveidu un ar tām saistītiem tēmām. Mēs bijām ļoti izdevīgā pozīcijā laikā, ar to, ka mēs bijām pirmie un ar to, ka šī tēma bija aktuāla. Un līdz ar to īstenībā ar ļoti niecīgiem resursiem, tikai ar savu vārdu, ar savu runāšanu, mēs varējām šo ziņu ielaist Latvijas tajos rakstošajos mēdījos un runājošajos mēdījos un ar interesi, viņi klausījās un auditorija uzklausīja. Un tā kā mēs bijām mēs principā izveidojām izpratni, izveidojām informāciju par ekoloģisko un dabisko kosmētiku Latvijā, caur ko arī Madaras vārds kļuva plašāk atpazīstams. Īstenībā es teikšu, ka veidot zīmola atpazīstamību ir ļoti, ļoti sarežģīts darbs. Sevišķi, teiksim, to mēs arī piedzīvojam, ka tas ir diezgan sarežģīti citos tirgos, kur mēs neesam, teiksim, vietējs ražotājs, kur mēs neesam pirmā dabiskā kosmētika, un ka tas ir ļoti ilgstošs un ļoti, tas prasa liels ieguldījumus un tādu ļoti regulāru darbu. Un mēs kā neliels uzņēmums īstenībā šobrīd ļoti cenšamies izveidot zīmolu tādus, lai zīmols ir atpazīstams, lai viņš ir cilvēkiem diezgan prāta augšpusē. Bet to mēs varam darīt tikai vienā tirgū, un pēc 2-3 gadiem otrā tirgū, un pēc 2-3 gadiem vēl trešajā tirgū. Jo tas prasa ļoti lielu fokusēšanos uz šo tirgu. Ir jāsaprot, kas tirgū ir viedokļu līderi.
šobrīd ir blogeri aktuāli. Ar kuriem blogeriem veidot sadarbību, ar kuriem blogeriem kādu informāciju dot šiem blogeriem, kas ir, teiksim, viedokļu līderi drukātajos mēdījos, teiksim, ir principā jāsasniedz tas pircējs no daudzām pusēm, ļoti tādos radošos veidos, jo mazs uzņēmums kāds, mēs īstenībā joprojām uzskatām mūs par tādu ne ļoti lielu uzņēmumu, un arī šī mūsu produkts ir pietiekoši specifisks, lai mēs atļautos vai mums būtu jēga, teiksim, aplīmēt outdoors, autobusus un visus tos, teiksim, tradicionālos, konvencionālos mārketinga kanālus. Piemēram, Latvijā pirmais, kā mēs uzrunājām mēdījus, nebija ne produkta, nebija ne produkta, praktiski bija tikai joprojām ideja, bet bija jāziņo mēdījiem, jo produkts būs pēc pāris mēnešiem. Un tad mēs domājam, kā lai mēs to produktu dvēseli aizsūtam mēdījiem, un tad mēs nolēmām, labi, tad mēs savācam, tas bija tā kā vasaras beigas, savācam produktu ingredientus, kas ir, teiksim, vietējie liepziedi, pēlešķi, vīgriezes un tā tālāk. Tos visus ieliekam tādā zīdautā ar apsietu lenti un stāstu par to, kas īstenībā tas ir un par ko tas taps. Un aizsūtījām mēdījiem ar vēstuli. Un tad to pamanīju, un tas maksāja tieši tik, cik aiziet uz pļavu un salasīt šos pāris augus. Un ar tādiem radošiem piegājieniem, tad praktiski lielākā vai mazākā mērā radošiem, kas neprasa daudz līdzekļus, tad arī Madara pirmos savus 5, 6 gadus un pat joprojām strādā ar paņēmieniem, ko cilvēki negaida, bet kas prasa darbu un no mūsu puses tos izdomāt un realizēt. Un, viņas vienmēr arī ir tāda darba ietilpīgi, kādam jāizbrauc kaut kas salasīt. Vai kādam ir jāsagādā, piemēram, bērs uz produktu prezentāciju veikalā. Produkts satur bēru sulas un ir bēras, lai to, un tad tas ir jāizbrauc kaut kur atrast kādā mežā un tā. Nauda ir ļoti svarīga. Nauda nav galvenais, un ka nauda ir viena no mūsu uzņēmuma vērtībām, taču traktēts ir tā, ka nauda nav mērķis, bet nauda ir līdzeklis, lai realizētu lietas. Pret naudu ir jātiec ļoti rūpīgi, jo lielāks uzņēmums aug, jo ciešāk ir jāsako līdzi naudas plūsmām un ieguldījumiem. Teiksim, es teiktu, ka skatoties uz Madaras vēsturi, var izdarīt diezgan daudz, ko ar īstenībā ar ļoti maziem līdzekļiem, bet ir jābūt radošajam piegājienam, teiksim, realizējot dažādas mārketinga aktivitātes vai dažādas iepakojuma risinājumus un tā tālāk. Uzņēmums nedrīkst būt izšķērdīgs, un uzņēmums nedrīkst, teiksim, būt pārāk optimistisks vai pārāk tāds bravūrīgs, ka tagad būs, mēs atvērsim pārstāvniecības visās 10 valstīs pēc kārtas un algosim katrā valstī savu direktoru. Tad tur tas izkūpēs, lai arī cik tur naudas būtu. Teiksim, Madara augusi praktiski attīstoties visu laiku no līdzekļiem, ko mēs paši esam ietirgojuši par produktu pārdošanu. Uzņēmums sākot, praktiski kā tika iegūt pirmie līdzekļi, lai uztaisītu laboratoriju, lai nopirktu iepakojumu paletes vai nopirktu izēvielas. Tas bija neliels Eiropas sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta fonda līdzekļu un dažādu pakalpojumu devums. Tas ir viens, kas īstenībā palīdzēja. Neliels vecāku atbalsts, bet patiešām neliels, jo neviens no mūsu vecākiem nav tāds, pie kura mēs varētu aiziet un noklāt biznesa plānu galdā un teikt, jā, bet tas bija, mana mamma nāca palīgā pakot produktus, un savukārt dizainers tēvs mums drukāja kastītes. Aptuveni tā tas izpaudās, un mans draugs skolas bezmaksas bildēja mums bildes, tā. Tad, teiksim, uzņēmumu augot, parasti jaunumu uzņēmumu ir problēmas ar to, ka augot ir nepieciešami ar vien lielāku apgrozāmie līdzekļi, kas ir jāalgo vēl kāds cilvēks.
jānopērk vairāk izējos vai iepakojums jānopērk vai kāds cits, kādi citi ir veidi, kur tā nauda aiziet. Un tad apgrozāmie līdzekļi ir īstenībā ir problēma. Madara to risināja tādajādi, ka mēs piesaistījām latviešu investoru, kas mums palīdzēja, teiksim, izveidot uz to brīdi lielāku komandu, lai mēs varētu aktīvāk un kvalitīvāk strādāt pie produktiem un to virzīšanas tirgū. Bet pēc tā brīža tas bija īstenībā relatīvi neilgi pēc uzņēmuma izveidošanas. Mēs izveidojam uzņēmumu 2006. gadā, tad 2008. gadā bija šī investīcija. Un es teiktu, ka tas tā kā ļāva nedaudz tā kā brīvāk uzelpot un tiešām efektīvāk izveidot komandu. Bet katrā ziņā jāuzmanās no tā, ja ir uzņēmumi tiek piesaistīta investīcija, ka nepieaug uzreiz arī tēriņi proporcionāli tā, jo tad investīcija it kā nav viņi ļoti prātīgi jāizlieto. Kā mēs piesaistījām šo investīciju, varbūt stāsts arī diezgan amizants, ka parasti, ja uzņēmumi ir tie, kur iet pie investoriem un saka, lūdzu, mums ir tāds projekts, lūdzu, dodiet naudu, tad mums bija tā, mums bija netīšām raksts, man liekas, kādā no avīzēm, manuprāt, tas bija Diena, ka Madara meklē investoru, un tad mēs pieņēmām zvanus, pieņēmām pieteikumus no investoriem un viņus intervējām. Un izvēlējāmies, kurš atbilst vairāk mūsu tā kā kolektīva garam un mūsu principiem. Un tas bija īstenībā ļoti interesants process, un esam ļoti apmierināti ar izdarīto izvēli. Jā, es domāju, kāpēc investori tik ļoti izrādīja interesi par jaunu uzņēmumu tolaik. Domāju, ka tas ir tādēļ, ka Latvijā tādu veiksmīgu ražošanas startu, toreiz mēs bijām startups, jaunu uzņēmumu nav ļoti daudz. Un īstenībā Latvijā joprojām, manuprāt, ir par maz uzņēmumu, kas tiktu veidoti un kas daudz maz veiksmīgi darbotos. Es domāju, ka tādas, it kā visi runā par investīcijām, bet investēt jaunos Latvijas uzņēmumus, tādus atrast nemaz nav tik viegli. Ja ir teiksim, 4-5 šie riska kapitāla fondi, kas visu laiku meklē, kas tad būtu tie veiksmīgie, kuros mēs varam investēt. Es domāju, ka tas bija tas aspekts mums par labu, jau atkal nevis mēs paši, bet šī situācija valstī. Un arī, iespējams, šī pirmskrīzes situācija, kad vēl cilvēki lūkojās, kā optimizēt šo savu naudas portfeli, kas tika iegūts, iespējams, pārdodot kādus uzņēmumus pirmskrīzes laikā vai kā. Iespējams, gadu vēlāk mums būtu tā situācija atkal apgriezta. Bet lietas bija tā, kā tās bija, un mēs joprojām esam ļoti priecīgi par šo soli, un tas mums ļāva sakārtot organizāciju, kas tad pēc tā turpināja paplašināties un līdz šai dienai paplašinās. Madaras produkciju var nopirkt Latvijā, bet vēl arī var nopirkt 25 citās valstīs, pārsvarā Eiropā. Galvenais mūsu tirgus ir Ziemeļa Eiropa, tad, teiksim, Centrāla Eiropas valsts, un tad Āzija. Teiksim, tas ceļš, kā mūsu produkti nonāk līdz pircējiem dažādās citās valstīs, ir pārsvarā noteikti caur trešo kompāniju, caur izplatīšanas kompāniju. Principā tiek izvēlēts pārstāvis, ja partneris katrā no šīm valstīm. Es nezinu, vai tas ir gluži labākais ceļš, kā to darīt, jo vienmēr, ja tiek izvēlēts kāds partneris, tad uzņēmums, kas ir Madara zīmola turētājs Madara, ir vienmēr atkarīgs no šī partnera darba kvalitātes un viņa dažādiem viņa uzņēmuma apstākļiem, bet tas ir ceļš, kā, teiksim, tā var nosacīt vienlaicīgi, iziet uz vairākiem punktiem, uz vairākām valstīm, jo pašam nav jāveido savs pārstāvniecības uzņēmums. Pārsvarā, ja vēlas, lai produkts labi tirgotos, tas ir mūsu gadījumā, kosmētikas produktu gadījumā, lai tas labi funkcionētu kādā tirgu, ir nepieciešams vietējs pārstāvis. Un tad vai tas ir pats uzņēmums izvieto savu filiālu, vai tas ir jau kāds cits eksistējošs, tas ir uzņēmuma kapacitātes jautājums īstenībā. Jā, piemēram,
Šis izvēlētais partneris visu laiku ar viņu jāstrādā. Īstenībā viņš ļoti daudz ir jāatbalsta, arī jāvada dažkārt ir. Un izveidot zīmolu katrā no šīm valstīm ir tāds ļoti liels izaicinājums. Tas nav tik vienkārši, ka ir jauks produkts, ir ļoti skaists iepakojums, ir efektivitātes dati pierādīti, un kad cilvēks tagad aizies uz veikalu, cik skaists zaļš iepakojums un viņu gādās, tas nebūtu tā nav. Ir jāaiziet praktiski tieši tas pats process, kas notika Latvijā. Ir par produktu jādabū references mēdījos, ir jādabū references internetu vidē. Ir gal galā jāpārliecina pietiekoši skaits veikalu, ka viņiem ir jātirgo šis produkts un jāvienojas par dažādām šiem cenu un tam līdzīgi nosacījumiem ar visiem iesaistītiem izplatīšanas soļiem. Jā, un tā kā tas ir diezgan sarežģīts darbs, un šobrīd, Madara kā joprojām nostīt nelielais uzņēmums, mēs tirgojam produktus šajās vairāk nekā 25 valstīs. Bet tā ļoti konkrēti un tā ļoti mēs fokusējamies uz dažām valstīm, kas ir, piemēram, šie Skandināvijas tirgi, un piemēram, Somijā, kur mēs ļoti sniedzam arī kur mēs paši ļoti esam iesaistīti, tad Madaras zīmols šobrīd ir jau kā 2., 3. vietā atpazīstams, pēc atpazīstamības starp dabisko kosmētiku. Es domāju, šobrīd viņš kāpj vēl augstāk, jo mums ir unikāla sadarbība. Es domāju, pirmā Eiropā ar vienu Somijas blogeri, kas ir žurnālisti, blogere, dabiskās kosmētikas virzītāji Somijā, un tad šobrīd mums jau pavasarī nāks klajā jau 2. kopprodukts Madaras un šīs te Nora Šingler, šīs te blogeris kopprodukts, kas ir Somijā kļūst viens no vispopulārākiem produktiem dabiskajā kosmētikā. Par viņu raksta gan internets, gan drukātie mēdīji. Un, teiksim, šis ir tāds veids, kā kļūt nosacīt par vietējo, kā sasniegt auditoriju. Un pirms tam arī mēs bijām investējuši arī ļoti daudz spēka, lai izstāstītu šo Madaras zīmolu stāstu, šo dibināšanas stāstu, šo produktu, īpaši šo tos Baltijas ingredientus Somiem. Pie mums ir ceļojuši, teiksim, grupas ar 30 somu farmacētiem, pēc tam grupas ar 10 somu žurnālistiem, pēc tam grupas ar vēl 10 somu žurnālistiem, pēc tam grupas ar blogeriem. Un tie visi ir bijuši uz Latvijas laukiem, ēduši Pedvalles krodziņā, bijuši uz ražotnes apskatu un bijuši uz Latvijas Universitātes bioloģijas fakultāti, kur notiek šūnu pētījumi, balstoties uz kuriem mēs strādājam vairāk šos innovatīvos produktu sērijas. Tā kā tas viss ir tāds ļoti, liels aktīvs darbs, un lai to varētu izdarīt, tad ar visām valstīm, es ceru, ka mēs to varēsim pamazām ar daudzām valstīm darīt, jā, bet pagaidām mēs tā tirgu pa tirgumu izveidojam par saviem šiem ļoti spēcīgiem tirgiem. Un savukārt tirgi, uz kuriem mēs tik lielu fokusu nespējam dažādu apstākļu dēļ veltīt, tad tur principā darbojas tāds likums, kā produkts izskatās plauktā, cik daudz viņš par sevi var pastāstīt tajā brīdī pircējiem, cik uzticams viņš šķiet, kāda ir produkta kvalitāte un atsauksmes, kas nāk no citiem klientiem, no pārdevējiem un tā. Tik arī labi viņš tur iet. Tur cīņa ir tikai produkts cīnās pats par sevi, produktu kvalitāte cīnās pati par šo pircēju. Tā ir tā reālā situācija.